Sveiki, man sauc Krista, man 32 gadi. Pateicoties Olēfam, es pirms Olēfa lietošanas patiesībā izjūtu ļoti lielu stresu, un kas ietekmē, mēs jau zinām, ka stress ietekmē ļoti daudz mūsu slimības, veselību, un tas gadījās arī ar mani. Attiecīgi ar kuņģi es jau mokos daudzus gadus, un ik pa laikam man uznāk šie sāsinājumi. Arī šajā reizē es pat nevaru atpēst rupmaiņu šķēlīt, kur vēl izdzert kafiju, un attiecīgi bezmiegs naktīs. Tāpatās arī galvas sāpes, asinsspiediens tieši pirms Olēfa lietošanas man bija 132/92. Un darbs man ir tāds, ka man ir maiņās te rīts, te vakars, te nakts, un tas manī radīja pārslodzi, vēl pie tam nogurums un nespēks, bet pirmās dienas, kopš es lietoju Olēfu, es sapratu to, ka man ļoti sāpēja galva pirmās dienas, un es domāju, pirmā doma bija tā, ko es lietoju, ak, Dievs, man ir vēl sūdīgāk, bet vienā mirklī es darbā paņēmu kafiju, un ne tāpēc, ka man baigi prasījās, bet man gribējās kaut ko padzerties tieši tādu, es neesmu baigais kafiju lietotājs, bet citreiz kompānijas pēc vai tā, garšas pēc es iedzeru, un es sapratu to, ka man nededzina kuņģi. Un tad es sapratu, man arī galva nesāp, un man arī nedžingst vairs ausīs, un es sāku izjust pirmos tos procesus, ko Olēfa lieto, ne tīpaši, mēs viņu lietojam pareizi ar tā ūdeni, un tas process ir daudz vieglāks. Arī daudz kas cits ir mainījies, ne tikai mans kuņģis, man asinsspiediens, un nerunājot par miegu, es tagad guļu, kā aizēju gulēt, galvu nolieku spilventā, es varu nogulēt līdz pat modinātājam. Brīvdienās es sevi vairs nevaru dabūt augšā, jo laikam atgūst to miegu, esmu pazaudējusi, bet attiecīgi es esmu saņēmusi kompliments par savu sejasādi. Par to, ka Krista, tev ir uzlabojusies sejasādi, kādu krēmu tu lietoji? Es saku, nekādu krēmu es nelietoju, es vienkārši tīru ūdeni esmu pēdējās dienas nomazgājusi seju, un tas ir arī viss. Pati pieķēru pie domas, kad es glaudu savas rokas, un attiecīgi viņas vairs nav, viņas man bija tādas raupjas un asas, bet tagad viņas ir maigas un patīkami pašai ir. Tieši tāpatās arī mūsu papēži. Mana mamma pat lietot ar mani Olēfu atzina to, ka viņai vienmēr ir bijušas problēmas ar papēžiem, un attiecīgi arī man, par cik man ir x kājas, un līdz ar to tā bērze kaut kādās konkrētos posmos vietās ir lielāka, un tur vienmēr veidojās sabiezējumi. Arī to vairs nav. Man nav vajadzības ar vīli papildus vīlēt sabiezējumus no kājām, jo man tādu vairs neveidojās. Un protams, arī daudz lietas cits, kā piemēram runājot par savu sieviešu līniju, par mēnešreizēm, ar kurām es vienmēr mocījos. Tagad, kopš pagājuši 3 mēnešus, varu pateikt to, ka ar katru mēnesi es uzlabojos arvien vairāk. Es vairs neizjūtu tādas sāpes. Es pat reizēm aizmirstu. Man liekas, tagad pēdējās pirms nedēļas es sapratu to, man taču vajadzētu būt, un es to sapratu tikai intuitīvi, kad, sen nav bijis, un tagad vajadzētu būt, un es paskatos kalendārā, jā. Un parasti es ar to mocījos, ar pamatīgām vēdersāpēm, ar tādām, kad reizēm no gultas nevar izlīst. Pirmkārt, neregulārām, bet tagad kā pēc pulksteni, šomēnes kā pēc pulksteni, man kalendārā bija rakstīts, tā arī sākās. Un, manuprāt, tas jau ir progress tam, zinot to, ka mana stresa dēļ ļoti daudz, kas ietekmējās manā arī ķermenī, un tas ir pirmais, ko es varu pateikt, Olēfs nomierina. Un nomierina tajā pašā laikā dod enerģiju tām lietām, kam ir nepieciešams. Un kas ir tas pats galvenais, es viņu arī dzeru kafijas vietā. Un izdzerot Olēfu, manas acis kā podziņas atverās vaļā, un es izjūtu, es neesmu agrais rīta putns, bet 6:00 manas acis ir tā, it kā es būtu gulējusi normāli līdz 8:00, 9:00 kā ikdienā. Un
Un, jā, pirmkārt, tas uzlabojis ir pašsajūtu. Šobrīd arī esmu apslimusi, bet teikšu tā, ja nebūtu bijis Olēfa, visticamāk, es jau 3 dienas gulētu gultā ar pamatīgām kaklsāpēm, ar pamatīgām iesnām, bet es nezinu, kāds brīnuma līdzeklis tas ir, bet kā es jūtu, ka man sāk jau kņudēt kakls, es izvaru ar dubulto devu, un viņš pazūd. Kakls tā arī tālāk nesāk sāpēt, un arī mana mamma teica, ka zinot, kā es ātri pieķeru šādus te sīkumus, viņa teica, 3 dienas padzert, viņa zina, kā es daru, viņa tā, kāpēc pudele jau ir tukša, jo tad, kad es jūtu, ka man paliek sliktāk, es iedzeru vairāk, dubultā, un attiecīgi 3 dienu laikā es jau aizmirsu uz to, ka es esmu bijusi apaugstējusies, un manuprāt, tā kā te daudzi slimoja ar visādiem vīrusiem, gripām un tā tālāk, tas mani veiksmīgi ir noturējis tādā pozīcijā, ka es darbā viena no retajām, kura tā arī nesaslima, līdz tā, lai būtu jāņem slimības lapa vai vēl kaut kas. Tā kā es tikai priecājos par Olēfu ikdienā un principā tas ir pirmais, ja es jūtu savu slikto pašsajūtu, tas ir pirmais, ko es daru. Es iedzeru Olēfu un es zinu, ka pēc pāris dienām es jutīšos jau atkal uz 200%. Tā kā tas ir labākais, kad dzīvē, manuprāt, manā dzīvē ir ienācis, un es domāju, katram būtu šis produkts savā dzīvē jāievieš, un attiecīgi, ja pie pareizas lietošanas, protams, ar ūdens daudzumu, es domāju, jebkurš no mums var uzlabot savu veselību daudz labāk un kvalitatīvāk, kā doties uz aptieku un meklēt zāles, vēl kaut ko, kas atkal veicina mums blakus parādības, bet tāpēc paldies Olēfam.